Agrais skatiens, kad spogulī veras. Alkans dzeras, bet neatceras. Kādas žirgtas tur ziltiņas peras. Viņas visas ir nenotverāmas. Dzīve dāvina spožus stikliņus, piklos padara drošus un mikliņus. Citus tā kā tēraudus rūda, bet no citiem vien iztaisa glūdu. Nu tik zvaigzne pa dīķi bulunčojas, nedurbiksīšu, vairs nevaruncīšu, visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Vai, Jūri, paklausies, es visu dienu gribēju ar tevi parunāt. Tu zini, kāpēc tev reibs galva? Tu nezini, bet es zinu. Tur nav vainīgi nekāds smadzeņdrīts, nekas. Tur vainīgi ir ādere. Tu saproti? Jā. Labi, tu ej tagad pačurā, un pēc tam mēs aiziesim uz tavu nolitavu, un man līdz rīkstīt. Es māku noteikti. Tu noteikti guli uz āderes krustpunktu, un tur ir tā vaina. Es arī biju 20 gadus gulies uz krustpunktu. Tagad tikai konstatēju, saproti? Labi, vēl. Tas Artūrs ir vienkārši traks. Traks nav īstais vārds, nenormāls kaut kāds fanātiķis. Cilvēks vienkārši cenšas, gatavojās raidījumam. Ko? Cenšas, gatavojās raidījumam. Tik un tā nesapratu. Labi, nemaz nevajag neatkārtot, tāpat viss skaidrs, zops sāp. Interesanti, kas būs tālāk? 3 dienas tu jau nevari ēst, parunāt tāpat. Nu, cik ilgi tu tā domā vilkt? Varbūt, ka pāries. Pāries, saku. Pāries, ka tik nepāriet arī. Klausies, tu vēl 2 dienas šitā pastaigā, un pēc tam 30 gadu vecumā varēs mierīgi skraidīt apkārt ar liekajiem zobiem. Tācīt ļoti labi, ka tu esi šeit. Klausies, Artūrs ir pilnīgi sajūtas. Viņš tagad mēģina pārbīdīt visas dekorācijas, jo zem viņa krēsla esot ādera. Kas? Nu, ādera krustpunkts, un tas kaitējot viņa veselībai. Nu, viņš tagad mēģina galdu pārstumt, tajā stūrī visu dekorāciju arī. Es nezinu, es ar viņu jau mēģināju runāt, un nekāda jēga, man liekas, viņš atkal sastrīdējies ar ritu. Un Zuzei sāp zobs, un viņai jāiet pie zobārsta. Dats, tu uz kurieni? Tūlīt sāksies. Es tev atkārtoju vēlreiz, ka tam nav pilnīgi nekāda sakara ar ritmu. Pilnīgi nekāda runa ir tikai un vienīgi par darba apstākļiem. Un es netaisos bojāt savu veselību tikai tāpēc viens sēdēt uz āderes, ka tas ir izdevīgāk kaut kādām kamerām, gaismām vai vēl kaut kam. Man par to neviens nemaksā. Un vispār man te neko nemaksā par manu darbu, tad vismaz tik daudz, cik es būtu peldījis. Un man tas ir apnicis. Artūriņ. Ko Artūriņ? Nu, tu redzi, kā kustās. Nu, tu redzi, kā kustās. Un tā ir taisni zem mani krēslu. Tu saproti? Nu, redzi, nu. Un tas nozīmē, ka te ir ādara krustpunkts cauri pietiek. Ne, pietiek, es te vairs nesēdēšu projām un nemēģinu man atrunāt. Es nemaz nemēģinu tev atrunāt. Mana veselība man ir dārgāka. Protams, ka dārgāk. Mums visiem tā veselība ir ļoti dārga, un es nemaz nemēģinu tev atrunāt. Ja tur ir tas ādara krustpunkts, tu nedrīkst tur sēdēt. Protams, tāpēc es ieprom. Artur, tu vari ļoti viegli ar to rīkstīt kļūdīties. Īpaši vēl, ja tu neesi speciālists. Tas ir, ja tu nenodarbojies ar to profesionāli. Un ar gredzenu var noteikt pilnīgi droši. Ko tu tagad dari? Es velku nost to gredzenu, mēs iekārsim viņu diegā un apskatīsimies, vai tiešām tur ir tas ādara krustpunkts, kur tu noteici vai nav. Nu, beidzot, Johaidies jau zvanu citam operatoram. Es nokavēju tikai 5 minūtes. Labi, viss ir kārtībā, tu esi šeit. Kameru paņemsi, te ir kasetes, te ir mobiles. Ja kas notiek ar pašvēju tehniku, zvani. Aizsūtīšu kādu palīgā. Galvenais neuztraucies, zvani. Un par rēķinu arī es visu samaksāšu. Nu, ne jau no savas kabatas. Ko tu teici?
Labi, nomienies, nofilmēsies tavu veterānu futbola spēli. Es neuztraucos, vienkārši tas man ir svarīgi, vecais, saproti? Privāti svarīgi. Un es būšu ļoti priecīgs, ja viss būs izdarīts okidoki un labā kvalitātē. Es kādreiz esmu sēdējis sliktu kvalitāti. Man sāp zobs. Es šodien ļoti lēnām visu saprotu. Zūzīte, tagad viss ir atkarīgs tikai no tevis. Jā, ADR krustpunkts ir tur, kur saka Arturs. Mums ir jāpārbīd visas studijas, mēbeles, tehnika, jāpārliek gaisma, viss. Ja ir tur, kur saka es, viss paliek normāli pa vecam, tā kā parasti. Saprati? Kas tur ko nesaprast? Es saku, ADR krustpunkts ir te un Dats saka Turīnu. Un tev kā neatkarīgai ekspertei ar to burkānu rīvu tagad ir jāpasaka, kuram ir taisnība, man vai viņai. Skaidrs. Nekustās. Tu redz, ka nekustās. Tā, tagad nāc te. Tagad apskatīsimies te pie kameras, vai te kustās. Pilnīgi izteikti kustās, pilnīgi izteikti kustās. Tu redzi, Arturu? Ārprāts, un tas nabaga juriskam te visu laiku ir jāstāv. Labi, viņam ir vesela nerva un laba veselība, viņš izturēs. Artūriņ, tu esi kļūdījies. Man baigi nepatīk, kad cilvēki melo. Pie tam melo acīs skatīdamies, tā kā jūs abas divas tagad to darāt. Es saku, ka ADR krustpunkts ir tur, kur es to sēžu, tieši zem man krēslu. Un es tagad eju projām, un, kad es nākšu atpakaļ, viss būtu pārkrāvēts. Un, ja tas tā nebūs, raidījumā nebūs. Papu, tu esi pilnīgi neciešams. Un tev grūti pateikt, bija tā medmāsa vai nebija. Un ko man tagad darīt? Zvanīt uz polikliniku, pārbaudīt? Piedodiet, atvainojiet, tēvam uznākusi spītības lēkme, viņš atsākās atbildēt, bija pie viņa medmāsas no rīta vai nebija. Jā, es zinu, jā. Tā blondā ir pilnīgi idiota, jā. Ne viņa māk špricēt, ne viņa humoru izjūt. Papu, tu paskaties uz visu to no gaišās puses. Šodien bija blondā, rīt būs tā mazā melnā smukā. Tas ir viņš, jā, operators ir klāti. Ja viņš saka, būs, tad ir ar 100% garantiju. Ieraksts būs un būs labā kvalitātē. Jā, labi, es noskatīšos materiālu, papu, es tev atzvanīšu. Viss kārtībā, turies. Tā. Kamera, kasetes, atslēgas. Kā gāja? Kā var iet? Neinteresanti spēle. Pensionārs skraida pa laukumu, zanā bumbu. Cenšas, cik var. Labi, es izdarīju visu, ko varēju. Es gribētu tagad iet paēst vēl. Pagaidi, kur tu skries līdz redzamam? 40 minūtes. Es iemetīšu acis kā ar kvalitāti, jā? Tūlīt mēs beidzam, Artur. Paliek gaismas un kamera. Jā, pagaidi. Es jau nebiju domājis, ka jums pašam tas viss jādara. Var jau kāds strādnieks to izdarīt. Strādnieki aizņem. Pagaidi, vai dienī, tas patiešām tā nebija domāts. Varēja jau to rīt vai pārīt to visu izdarīt. Es tikai gribēju darīt arī par sev zinām, lai kāds ar mani reiķinās, citādi ar mani neviens nereiķinās. Protams, ka jau strādnieki neviena nav no Jurija no prasīt nekādu palīdzību. Nevar tāpēc, ka viņš ir slims un staigā apkārt vemdams, bet Kaspars taču jums varēja palīdzēt. Kaspars ir aizņemts, viņš aizgāja sagaidīt dziednieci. Piedu, ko sagaidīt? Šodienas viesi. Pagaidi, šodien mums taču nāk ciemiņš vīrietis. Kaut kāds kārtējs krūmiņš ap 30 gadiem, un viņš ir ADR speciālists no Valmieras. No kurienes tev tāda informācija? Šodien nāk normāls tantuks, 60-gadīgs dziedniece. Tak ne jau no Valmieras, kaut kā lūdzas kaut kādas. Pagaidi. Ja es pareizi saprotu, tad šodien viesis būs nevis vīrietis, bet sieviete, un nevis 30 gadu, bet 60 gadu tantiņa, un nevis ADR speciālists, bet kaut kāda pūšļotāja no Lūdzu, spiedod. Kāpēc uzreiz tik rūpīgi? Kāpēc pūšļotāja dziedniece? Nē, mīļie, tas gan man patīk. Tas taču vienkārši ir nolaidīts. Tāpat nav nolaidīts. Tā ir speciāla riepšana. Ko jūs gribat? Man ieriepta, es nevaru sagatavoties raidījumam, lai es to raidījumu izgāžu. Nē, man gan ir mājās pilns, man pilnīgi pietiek. Pietiek, es te vairs nestrādāju. Viendien tas, es taču cilvēks arī esmu, man gatavojos raidījumam. Pietiek, es eju projām. Viens labums tomēr ir. Mēbeles mēs mierīgi varam likt atpakaļ. Āders viņu kādu brīdi neinteresēs. Jā, fakts, bet tai dziedniecei gan nav paveicies.
Mūsu raidījuma vadītājs Tālerkungs ir ļoti jauks cilvēks. Tikai mazliet nervos. Sevišķi pēdējā laikā. Bet es viņu saprotu. Tam ir iemesls. Pēdējā laikā notiek visādi neizprotami misēkļi sakarā ar informāciju. Piemēram, šodien. Mēs jūsu vietā gaidījām kādu puisi, ārderu noteicēju no Valmieras. Bet jums nevajag par mani uztraukties. Ja es satieku cilvēku, kam ir slikts garstāvoklis, es spēju atšķirt, vai tā negatīvā enerģija, kas nāk no viņa, ir vērsta pret mani vai nē. Jums par to nav jāuztraucas. Es absolūti nemaz neuztraucos. Es ienīšu šarlatāns. Visi šitie zilnieki, kāržu licēji, astrologi, dziednieki, visi viņi vienādi. Man mamma šitā viena vazājais deg un veselu mēnesi teica, roze esot, būrās. Ņēma naudu, kamēr beigās gandrīz mamma palika bez kājas. Mēnesi nogulēja slimnīcā kaut kā saglāba. Dziednieki. Paklau, kā man nenāc prātā, varbūt viņi man var palīdzēt. Kas? Tā tantiņa, kas šodien nāk šurpu, viņa man varbūt var palīdzēt to zobus ārstēt. Muļķe tu esi, muļķe. Tu pēc tam dabūsi tāpat, iet uz slimnīcu, maksās dubultā, un vēl būs priecīgi, ja vispār tur izdosies kaut ko saglābt. Interesanti, cik viņi varētu ņemt par to seansu. Man tikai 5 lati līdzi. Dod man, es ar māku burties uz rītiem, uz vakariem, melns krauklis. Kāpēc neaizēju vienkārši pie zobārsta? Paklau, būtu tevi izraušu viena slima vietā, 3 vesels, tu arī neietu. Liec mierā. Es samaksāšu, cik vajag 5 lati 10, es aizņemšos, ja vajadzēs. Lūdzu, tas sāps vairs nav izturams. Es jau teicu, ir gadījumi, kad neko nevar palīdzēt, un cauri zobi ir viens no tiem, jums jāiet pie ārsta. Bet es taču nevaru nekur iet, man tūlīt raidījums sākās. Kur es tagad tieši man ir jāstrādā? Lūdzu, palīdziet. Vienīgais, ko es varu, ir mēģināt uz brīdi noņemt jums sāpes, bet tas arī ir viss. Es samaksāšu. Jau par naudu ir runa. Es taču teicu, ir gadījumi, un tādā veidā to izārstēt nevar. Labi, mēģināsim. Protams, tu vari kliegt, tu vari lamāties. Es neko neteikšu pretī. Tic man, tev ir absolūti taisnība. Protams, spēle, kvalitāte, asums, spēlē neko nevar izsakot līdzi. Es šaubu, bumbu pat nevar sakt. Tas bija manam vecajam. Tu stulbeni saproti. Viņš pusgadu gaidīja to spēli, viņš bija biļetes nopircis. Tu zini, kā viņam tagad ir. Viņš nevar no mājas ārā aiziet, viņš pamīst nevar bez citu palīdzības aiziet. Ja veselu mēnesi tā ir, nekas būs labi. Viņam tikai 68 būs viss kārtībā. Bet viņš gribēja redzēt to spēli, saprot. Nerāda futbolu, pa televizoru nerāda. Ko var darīt? Protams, ka nerāda. Kāpēc, lai rādītu? Skraid veci pa laukumu dzenā bumbu. Pašiem prieks apkārt mušas sprāst. Es tev pilnīgi piekrītu, pareizi. Bet viņš gribēja redzēt. Viņam tas bija svarīgi, saprot. Labi. Gan jau. Kaut ko tur saprast var. Ja ne pēc bildes, tad vismaz pēc skaņas. Paldies, tu variet. Tev vajadzēja pateikt, ka tas ir vecajam. Es tev teicu paldies, tu variet. Bet pateikt varēja. Piedod. Ne, es saprotu, ka jūs filmējat komandas vajadzībām. Nē, kvalitāte man neinteresē, par to ne... Jā. Nē, man ir vajadzīga tikai kopija. Es uztaisīšu kopiju un materiālu jums atdošu atpakaļ, tiešām. Jā, es varētu būt pēc 15 minūtēm. Jau iepriekš, paldies. Jā, paldies. Kaut kas noticis? Kas? Nē, nekas. Vai tu nevarētu manā vietā nofilmēt raidījumu? Slikti. Jā, nē. Vienkārši es gribētu drusku pagulēt. Es aiziešu pēc sevis pagulēšu. Es tik labi nofilmēju, labi? Protams, kāda runa? Kā tagad ir? Nesāp. Tiešām nemaz nesāp.
Nesāp, itin, man. Es taču teicu, naudu es neņemšu. Es neko neesmu izārstējis, vienkārši uz brīdi noņēmusi jums sāpes. Jums par maz? Es vēl varu dabūt. Es tūlīt aizņemšos, aizskriešu. Kas jums slikti? Nē, tas ir normāli. Es pēc ārstēšanas vienmēr jūtos mazliet nogurusi. Sakiet, jums te kaut kur var dabūt kafiju? Jā, mums tepat ir automāts. Tūlīt atnesīšu jums ar cukurvieru. Nerūpējieties, gan es pati. Piedodiet, uz kurieni jūs? Mums tūlīt jāsāk. Es tikai paņemšu kafiju un tūlīt nākšu. Nē, es jums palīdzēšu, tāpēc, ka mums tas automāts ar dīvaini. Vai, Zuzē, ej uz pulti, Dats jau sāk nervozēt. Ej ātri. Valsts kontroli? Nē, es tev vienkārši gribēju jautāt. Atceries, Jurim, te kādu laiku bija tāds asistents. Laimons vai tāds liels resns puisis, topošais operators. Tev nav viņa telefons? Ko tu gribi no viņa? Nē, kaut kur bija. Es tūlīt atradīšu. Ko tu gribi? Man vienkārši vajag labu operatoru, kam var uzticēties. Labi, man nav laika gaidīt. Atradīs telefonu, iedod Jurim, pasaka, lai viņš pēc raidījuma ienāk pie manis. Juris nebūs šodien uz raidījumu. Ko nozīmē nebūs? Es viņam atļāvu. Patiesībā es lūdzu, lai viņš nenāk. Es nofilmēšu viņu, ja tā neuztraucies. Un vispār, lai viņš arī ko būtu pateicis vai izdarījis, viņam tas ir piedodams. Jo viņš jūtas ļoti slikti. Nu, tiešām slikti. Protams, es arī justos slikties, visu laiku dzertu. Dzertu? Tu jocīgs esi, viņš vismaz 2 nedēļas nav dzēris, ne grama. Sēž uz tabletēm un vienalga staigā gar sienām turēdamies un vēmdams. Klausies, jūs esat draugi. Tu nevari viņu pierunāt, izbēgt vienreiz tēlot varonu un lai viņš aiziet tās 10 dienas pagulēt slimnīcā. Kādas 10 dienas? Kādā slimnīcā? Vienkārši slimnīcā. Nezinu, viņam ir slikti. Vispār viņš nedrīkst celties. Un viņš nedrīkst celties pat tik daudz, lai aiziet līdz toaletei. Kur viņš ir? Pie sevis noliktavā. Guļ droši vien. Pagaid, tu neņems to telefonu? Jūs tikai no Dieva puses neuztraucieties. Viss būs vislabākajā kārtībā, ja? Sākam! Jā, labi. Labvakar, mani mīļie. Šodien mūsu viesis ir apbrīnojama sieviete ar apbrīnojamām dotībām. Nu, tādām dotībām, par kuru mēs visi parastie varam tikai sapņot. Klausies, tu tai šarlatānei samaksāji 5 latus? Bet viņi man palīdzēja, man vairāk nekas nesāp, viss pārgāja. Un tūkums arī noteikti tūlīt noies viss. Tu viņai samaksāji 5 latus? Bet viņa man palīdzēja. Kā tik ne tā aizbombēja caurumu? Domāt vajag domāt ar galvu. Es domāju. Klausies, no tā, ka tur viena večiņa pavicinās 2 minūtes ar rokām, no tā caurums neaizbombējas. Ko tas vēl priecājas? Artur, tu izbeidz smaidīt. Tā sieviete ir krāpniece, viņa tikko Zuzei izmānīja 5 latus. Izbeidz, jā. Un es zinu, ne jau visiem tas ir dots, tā ir dāvana. Ne jau es to esmu lūgusi, un es neesmu to gaidījusi, bet ja tā man ir dota, mans pienākums ir izmantot to cilvēku labā. Tad, kā es saprotu, tad jūs vienmēr un visur esat rūpējusies tikai par cilvēkiem, ne par savu labumu. Jā, tā tas ir. Es cenšos. Un, protams, jums nekad nav ienākusi prātā tāda doma, ka šo dāvanu, kā jūs sakat, kas jums ir dota šī dāvana, ka šo dāvanu jūs varētu izmantot, lai pelnītu sev iztiku. Vienkāršāk sakot, lai jūs nopelnītu naudu. Tas jums nav. Tu kaut ko gribēji? Dats man teica, ka tu esot saslims, ka tev ir slikti, ka tu guli gultā. Es esmu slims? Jā. Nu, tad pastāsti. Ja, es nezinu, tiešām tu pastāsti. Viena lieta ir privāts lūgums. Privāts lūgums no manis personīgi, nevis kā no priekšnieka. Bet tas lai paliek. Labi. Otra lieta ir oficiāls raidījums. Raidījums, kurā tev ir jābūt, kurā tev ir jāfilmē. Un ja tu tur neesi, ja tu nedari to, kas tev ir jādara, ja tu melo savai sievai, kura vairs nav, labi, tas nav svarīgi. Nē, viņa ir. Labi, viņa ir tava priekšniece. Ja tu neesi tur, ja tu to nedari, man ir tiesības. Man atlaist. Tieši tā, atlaist. Tu esi atlaists. Tieši tā. Pietiek.
Tā man viss ir. Es saprotu. Jā, par ko tu priecājies? Nē, tas ir tev. Lūdzu. Kas tas ir? Materiāls, noskaties, es par to laiku sakramāšu. Ko viņi lūdz? Artūrs tiešām malīts. Pēc šitā raidījuma neviens cilvēks vairs pie viņas neies. Lūdzu, tiešām bija pārgājis. Iedomas. Tur jau ir tā lieta. Viņam, tam tantiņām ir brīnišķīgi spēja visus apvārdot un visu kaut ko iestāstīt. Ar to viņas arī pelna. Vai ne, Artūrs malīts? Skaidrs. Un tā, mani mīļie, ar to šovakar arī beidzam. Atkārtoju vēlreiz. Spriediet paši, vai jums ir pieņemama šāda ārstēšanas metode, un vai tāda ārstēšana vispār ir to vērts. Izvēle jūsu rokās. Ar to šodien atvadāmies. Visu labu, līdz rītam. Tā. Es priecātos, ja jūs man pateiktu, ko es tādu īsti esmu nodarījusi. Nodarījis? Nekā jūs neesat nodarījis. Kā jūs attieksmi ir mainījusies, līdz raidījuma vidū viss bija labi, un tad pēkšņi jūs sākāt man ienīst. Ienīst? Par ko ienīst? Vienkārši es daru savu darbu, jūs darat savu darbu, protams, katrs kā mēs to protam. Labi. Es iešu visu labi. Jā, protams, ejiet vien. Gandrīz aizmirst šalli. Lūdzu, te būs. Vai, kas tad tas? 5 lati. Ja nemaldos, tad tie ir tie paši 5 lati, ko jūs saņēmāt kā ziedojumu no mūsu darbinieces par viņas ārstēšanu. Jūs varat ticēt vai neticēt, bet es tiešām nezināju, ka tā meitene man ielikusi kabatā naudu. Kā nav kauna melot, ne? Katrs pelnām savu naudu. Viņa tagad cenšas Artūram ieskaidrot, ka viņa nav ņēmusi no tevis naudas smieklīgi. Viņa neņēma, es viņai ieliku, viņa negribēja ņemt, ne pa ko mēs viņai pakluso iebāz kabatā. Es nezināju, ka tā nauda man ir iedota. Atdodiet meitenei, viņai tā noderēs pie sopārsta. Atvainojiet, es gribēju ar jums parunāties. Jūsu naudiņa ir pie Tālera kunga. Visu labu. Muļķīgi sanāca. Sākot ar šodien tevi slimības lapu un uz 10 dienām ieslimnīcā. Ja? Ja nē, tad pusgada atvaļinājums uz savu rēķinu. Tā ir šantāža? Droši vien. Un tad kā? Nu ko? Slimnīca? Labi. Tēvs lika pateikt paldies par kaseti. Aizveda. Lamājās gan sākumā, ka tik ilgi, bet tagad priecīgi sēž skatās. Te tev ir numurs. Jā, un neaizmirst rītā 8. Ej caur sētu uzņemšanā. Te piezvan pats, pabrīdina, ka būs. Murksne diena. Visi kaut kādi slimi. Zūze, Juris, Artūrs. Tev arī galva sāp. Tu pilnīgs murks. Āderes baidīgas. Ak, Dievs, nesauc to arī lūdzu vēl. Pietiek jau ar Artūru. Koš tā dziedniece viņam pateica, ka viņam ir dotības ādera noteikšanā, viņš to vien klacina. Labs cilvēks, cik viņi ir labs cilvēks. Tad par labiem cilvēkiem. Tad, kad visas reklāmas nodziest, aizteg zilais ekrāna piens, tās nav dēles un tās nav odzes, zvaigžņu bērni pa debesīm skrien, tā kā kūmeļi projām pa pļavu, tā kā nezin no kurienes sēž, prom no neļāvējiem un ļāvējiem, un šīs pēdas vairs nenodzēš. Un, ja grib to var, saukt pat par dzīvi, kas pa kafijas biezumiem rien, bet var arī gaiši un brīvi, visu palaist pa vējam, lai skrien.